Labrīt visiem, prieks jūs šeit redzēt, ka jūs atnācāt uz šo pasākumu. Es arī pateicos visiem šīs mūsu mazās, varētu ko teikt, konferencītes lektoriem, runātājiem, kuri pēc tam aktīvi iesaistīsies diskusijā. Vispirms par mūsu mērķi, tātad, kā jūs redzat, šeit ir vairākas organizācijas, kas šo ir veidojuši. Protams, mēs esam šeit Eiropas komisijas mājā, un arī Eiropas mājā, faktiski varētu teikt tā, un arī liels paldies ir Eiropas parlamenta informācijas birojam, arī Graudiņa kungam un viņu darbiniekiem par palīdzību, un arī ir Sabiedrības domas attīstības centrs Domā, kas ir visumā jauna organizācija, kas šad un tad veido konferences. Ir bijusi mums enerģētikas konferences, tagad šī ir otrā, un būs arī rudens pusē būs par konservatīvām vērtībām mūsdienu dzīvē, un arī sabiedrības dzīvē, un arī politikā. Mēs mēģināsim turēt tātad šo domu ar domnīcas un darbnīcas principiem. Darbnīcas, tāpēc, ka bez domas, kuru mēs šodien pieņem arī lielā mērā attīstīsim attiecībā uz jauniešu nodarbinātību īpašu, bet arī uz jauniešu citām dzīves kvalitātes jautājumiem. Un darbnīca tāpēc, ka jums pēc šīs domas formulēšanas ir jāatrod politiski ietekme vispirmām kārtām, lai šīs lietas varētu īstenot. Un šī ir tā mija, kur arī es redzu sevi kā Eiropas parlamenta politiķi lomu atbildībā pret Latvijas šiem karstajiem jautājumiem. Un tādā veidā mēs arī redzam šo darbības turpinājumu. Un uzsākot savu ievadrunu, es vēl gribētu teikt par lietām, kas mums šķiet dzīves kvalitāte. Es domāju, ka daudz par to ir domājuši. Es pieņemu, ka cilvēki arī ir akadēmiski studējuši šīs lietas. Un tur ir vesela virkni parametri, kas ietver gan materiālās vērtības, gan bez šaubām tās, kas nav materiālas vērtības. Un varētu par šo dzīves kvalitātes jautājumu, kas lielā mērā nosaka sabiedrības veselību un arī viņas ilgtspējību, būtu diskutējams arī daudzos citos pasākumos, bet mēs, protams, koncentrēsimies patīk vai nepatīk uz šīm materiālām lietām un uz pirmām kārtām uz nodarbinātību, kas bez šīs finansiālās lietas, bez materiālās puses, bez šaubām nes jebkurai personībai, tā skaitā arī jaunietim, stabilitātes sajūtu. Tāpēc mūsu tā koncentrācija bez šaubām ir šī nodarbinātības jautājumā. Par situāciju, kurā mēs esam, es domāju, ka jūs neesat par to īpaši pārsteigti, gan Eiropas Savienībā, gan arī Latvijā kopumā, sākoties krīzē pēc šiem veiksmīgiem buma gadiem, par ko ir tik daudz runāts un rakstīts. Faktiski mēs redzam, ka Latvija, protams, izdzīvoja to daudz smagāk un joprojām izdzīvo smagāk nekā Eiropa vidēji, bet es atkārtoju, protams, vidēji. Par situāciju, kādā veidā mēs šīs līknes redzam attiecībās starp jauniešiem, kuri ir vecumā zem 25 gadiem, un Eiropā un Latvijā arī tur šīs abas līknes, kas Eiropas vidējā līmenī, protams, ir tādas izsvērtākas, bet paralēlas attiecības starp jauniešu bezdarba līmeņiem un vispārējo bezdarba līmeņu gan Eiropā vidēji, gan Latvijā ir samērā līdzīgas, kā jūs redzat. Un, protams, šeit ir ļoti dažādi situācijas dažādās Eiropas Savienības valstīs, bet vidējā tendence ir tomēr tāda, ka mums šīs līknes ir augstākas bezdarba līmeņa ziņā jauniešiem un arī vispārējās nekā Eiropas Savienības attiecīgie rādītāji vidējā līmenī. Tie, kas sako šīm lietām, tie ir profesionāli, zina, ka gada sākumā Eiropas padome faktiski un arī Barozo, Eiropas komisijas prezidents, nāca ar jaunu programmu, ar faktiski Youth on the Move, ar jauniešiem kustībā, ar jauniešu bezdarba problēmu risinājumiem, kas bija uzdevumi vairākām valstīm. Un tā statistika ir acīm redzama šeit, es domāju, daudziem zināmajā no šī Eiropas komisijas informācijas ziņojuma padomei 30. janvārī, kā jūs redzat no šīs prezentācijas, kurā ir arī redzams šo Eiropas Savienības dalību valstu jauniešu bezdarba līmeņi. Un, ja mēs redzam, tas, kas ir jo zaļāks, jo labāk, jo sarkanāks, jo sliktāk, ja varētu teikt šajā krāsu spektrā. Un, ja mēs paskatāmies šajā situācijā uz Latvijas rezultātu, viņš ir mazliet labāk, tur ir 29,9 zem 30, kas ir šķirklis uz nākošo krāsu. Bet, protams, ir vidusjūras valstīs Spānija, Grieķija, kurā jau ir faktiski tuvu 50, un pēc dažiem, manuprāt, pēdējiem datiem Spānijā ir virs 50% no jauniešiem bezdarbā.
droši vien profesionāla nodarbinātības valsts aģentūra vai citi eksperti varēs to pateikt, vai tas tā ir, pieskaroties šai sajūtai. Tā mana zināšanas no Eiropas puses par šo te situāciju, kāpēc tur ir tik izteikti, tas ir pamatā, tāpēc, ka faktiski eksistē darbspēka tirgu šajās valstīs, tīri no likumdošanas viedokļa, ar ko cīnās Mario Monti valdība Itālijā, un arī Spānijā ir mēģinājums šo situāciju un Portugālē nojaukt, bet tas nedodās viegli. Jo faktiski viens darbspēka tirgus ir aizsargāts ar kolektīviem līgumiem, tas attiec pamatā uz cilvēkiem, kas ir vecāki par jauniešiem, un otrs darbspēka tirgus, kas ir neaizsargāts, faktiski uz pagaidu darbu orientēts, ir jauno cilvēku darba tirgus. Līdz ar to tur ir arī paudžu konflikts, un ja mēs tam pieliekam klāt, ka vēl šīs vidusjūras valsts lielā mērā pašlaik uzliek uz nākošām paudzēm valsts parādu, vai nu, teiksim, pārkarsušās banku sektora dēļ, vai nu valsts uzkrātā parāda dēļ, tad tā politiskā problēma bez šaubām nākotnē, ja neizlīdzinās šos darba spēku tirgus, būs tas, ka jaunā paudze nevēlēsies maksāt par vecās paudzes parādiem, un vēl jau vairāk, ka viņi arī nespēja viņu kompensēt, jo viņi netiek darba spēku tirgu. Un tas ir tas izaicinājums, kas, manuprāt, Eiropas līmenī ir acīm redzams. Es pieņemu, ka arī Latvijā mēs it kā nesastopamies ar tādu veidu izteikt problēmu, bet tās problēmas būtība tomēr ir acīm redzama, jo jauniešu bezdarbs ir augstāks par vispārējo bezdarbu Latvijā. Un es domāju, ka tas ir viens no mūsu šodienas pasākumu mērķiem. Par šīs te programmas jaunatnes kustībā Eiropā, tas ir šis Eiropas piedāvājums. Es tikai gribētu uzsvērt, ka šeit ir tādi kādi konkrēti katrai dalību valstī, kurai tas skāra, tātad kurai bija augstie jauniešu bezdarba līmeņi. Tad šeit līdz aprīļa vidum bija jāizveido jauniešu nodarbinātības plāns. Es ceru, ka mēs šodienas pasākumu arī par šo dzirdēsim, kā Latvijai ietver šo plānu, teiksim, informēšanu atpakaļ Eiropas komisijai. Bija par sociālajiem partneriem jāvienojas par stažēšanās un prakses vietas skaitu palielināšanu. Un šeit ir, manuprāt, manā skatījumā ļoti būtisks princips, ka 4 mēnešu laikā pēc skolas beigšanas jaunietim jāgarantē darbs, izglītība vai treniņš kādā no jomā. Un katrā ziņā vēl viena būtiska pozīcija ir Eiropas struktūra fondu neizmantotā daļa šajā finanšu perspektīvē, kas nozīmē, ka ir ļoti liels, tātad Eiropā ir vairāk kā 30 miljardi nerealizētas naudas. Latvijā tas bija, ja nemaldos, virs 400 miljoniem, kuri varētu daļēji pārstrukturēt arī šiem virzieniem. Vēl zināmā lieta par to, kas ir šīs Eiropas saistītās programmas jau pašlaik. Erasmus, Leonardo, Juros, kas ir dažādām jomām, gan studentiem, gan treningam. Es atvainojos par manu žargonu, tātad un arī par nodarbinātību citās valstīs, kas ļauj veikt šo pārobežu nodarbinātību šī te mērķētai grupai. Es pat pieņemu, ka kāds no klātesošiem kādā no viņām ir piedalījies. Vēl pie šīm jaunatnes iespējas iniciatīvām. Šeit jūs redzat arī šīs te būtiskākais pasākums ir šie 30 miljardi eiro, kas vēl nav kontraktēti šajos te projektos. Jo bieži vien jautājums, vai Eiropas Savienība tāpēc dos vairāk naudu, kad šī problēma ir konstatēta, bet ir tik daudz neizmantotas finanšu perspektīvai pašlaik naudas Eiropas Savienības dalību valstīs, kuras tā arī paliks neizmantotas līdz 13. gada beigām. Līdz ar to ir ļoti liels rezervs šo naudu pārstrukturēt esošās finanšu perspektīvas ietveros. Kas mums ir svarīgi sarunās ņemt par nākošo perspektīvu no 14. līdz 20. gadam, protams, šos aspektus. Jā, šeit ir arī šis skaitlis par to, par programmu, kas bija tev pirmā darbvieta ar portālu Juras starpniecību, kas veicina mobilitāti un faktiski 5000 jauniešu atrast darbu varētu uz šīs programmas pamata, kas varbūt nav daudz, bet tas ir zīmīgi, ka tas ir pārobežu darbs šī gada un nākošā gada laikā. Par dažiem karstiem jautājumiem, ko mēs šodien arī dzirdēsim, jo mēs atstāsim laiku arī debatēm ļoti pietiekamu, kā es to ceru, un jūs būsiet ļoti aktīvi. Tie ir daudziem zināmie jautājumi, bet bez šaubām ir ļoti daudz arī citi, kas politikas veidotājiem būtu jāatbild un jāņem vērā, formulēt šo politikas uzstādījumu un izēju no šīs visumā nepatīkamās un pēc pat teikt daļēji kritiskās situācijas, ņemot arī kopējo demografisko situāciju Latvijā. Un visbeidzot dažas šīs te publiskās aptauju atbildes, kas ir veids lielā mērā ar Eirobarometru un arī Latvijā šeit ir bijuši. Tā labā ziņa no visu šī te uzskaitījuma es tikai gribētu akcentēt vienu,
šeit, ka tomēr jaunieši ir reizē arī optimistiskākie no visas šīm sabiedrības grupām, kas šajā situācijā ir, ne tikai Latvijā šeit, bet arī kopumā Eiropas Savienībā, ka viņi paredz, ka 2 gadu laikā šī krīze būtu galā. Liela daļa no respondentiem to uzskata. Tā kā es redzu šeit ļoti daudz jaunu cilvēku, kas arī bija mūsu mērķis jūs iesaistīt šajā pasākumā, un būsim optimistiski, tai pašā laikā reāli par mūsu iespējām.